Tātad pirms 6. etapa mēs esam Lietuvas mazā pilsētiņā, aptuveni 3-5 km no Utenes. Dodamās uz startu vietu Utenā konkrēti. Vakar arī bija finišs. Un šodien etaps ir Utena Viļņa. Viļņā būs arī apļi pa pilsētu gar Miedenmūžas laukumu. Te team menedžers vai team direktors spiež navigācijā attiecīgās podziņas vai ekrānu, lai tiktu līdz Utenes startu vietai. Induls pirms izšķirošā etapa. 81. numurs. Kristaps. Te ir mūzikas mikses, kā jūs dzirdat. Ines Vīksnāna pārstāv no Latvijas šo sazinācības organizētības artisionas. Es beidzot redzu, ka kaut kas fizisks dara. Latvijas dūris. Lūdzu, Olafiņ. Lūdzu. Igo apspriež kaut ko. Ar beļģu komandas ir labi. Kontakts veikt. Riepiņš ar Oskaunu. Pārņēmis ir Norman Troču, kā redzat, arī ar stiliņu. Igauns seko. Oskaunu Liepiņu meitenes arī atbraukšu. Jūs neticēsiet ar autobusu. 2 naktīs braukšu. Slovāku treners. Osim nav ko izdomāt, viņš ir muļķības mūdu. Beļģis. Kas Pauri laikam neko nezina. Mēs esam Rietumbankas kemperī. Gatavojās. Olaf, kafiju dzerš? Bišķņās. Paldies. Melnu, baltu. Baltu plāvums. Baltu. Mēs esam Opel Insignia Rietumbankas mašīnā. No Auto Blitz. Diezgan forša mašīna. Priekš manīm liekas klāva mašīna. Ko tu atkal to filmē, Olaf? Nestreso. Giant. Un te mēs esam Hyundai i40 vagonā. No Opel Skandija. Fuj, es atveju Skandija motors. Arī nav slikta mašīna. Dīzelīts. Tāds izstāstās i40. Brauc ar specializētiem. Kaut ko var pateikt par šodienas etapu? Tā gatavojas Norvēģi. Divas pelītes. Mobilais ķepa. Tā regulēs stūras. Jodiņas saucamās vai gultnīši, lai nebūtu luftīt un negribētu. Andris Smirnovs. Kas? Skaļāk. Jūs esat trijotā? Izmantojat. Bez stresa vienkārši ceļot.
No stress at all. Why? Of course. Why? Apzāk, ka tev Baku komanda ievirdās ar 2 braucējiem. There's no problem. Es te jautāju Artim, vai viņš nevar izgludināt džinsus beidzot. Nevar. Nepērcēt šitāds džins ir negludināt. Redzes nav. UCI komisārs apjautājis, vai zinām par sanāksmi pēc 15 minūtēm? Tur būs mītings. Jā. Soroka vinnēja Jūrmali, jā? Ketvirtas etapas jau įvyko Latvijos iemeslas Šešiasdešimt diena buvo disciplinas sportuko įsėjusi Panevėžį. Buvo Lietuvoj buvo pirmas okeanas visose lenktynėse iš Panevėžio į Uteną. Ir šiandieną paskutinis etapas. Ir 25 dieną lenktynė. Vienu minūti līdz startam. Utena Viļņas etaps, lai veicās mūsē. Nobody's trying to stop me. Ants Svindula. Lai veicās vienkārši šodien. Pēdējais etaps tomēr. Vēl vienā etapā. Nevis vēl vienā, bet pēdējā. Nevar tā teikt. Pēdējais ir pēdējais. Ja varīgi šodien ir vienīgo etapu. Šīs golkas noslēguma etaps. Esam pacēlušies no 16. tehniskās mašīnas līdz 4. Yes, we hear you. Я Кулан. Ты слышишь меня? Добрый день, слышим хорошо. Tā Indulis čūrā. Tā izstāsta kā sportists braucot čūrā. Tāds trūkli bija, ka afigeķi. Skats no Lietuvas dabas. Bariņš bija, kā saka, atliet. Tagad brauc pie grupas klāt. Arī bija Induls, Kristofer. Tā kā bišķi apstājusies grupa šo momentu. Emīlam bija atnācis vaļā sēdeklis, lai gan konkrēti nepateicis skrūvēs štoku. Viņš bija saka, ņifigā vajag augšu, nu tā sanāca amizanti.
Kaķušai bija defekts, velospēdu maiņa. Baku. Aizmēries laikam rāds. Kaut kas, ka neiet. Tur maina trasē. Нет, 144. Paikas punkts vai barošanas punkts. Anglis saucās feeding zone. Mūsējais Kristaps ar Reini un 2 meitenēm Liepiņu vecāko. Viss mierīgi? Kur fičuks? Nebija vai tad? Neredzēju. Bija. Viņam tur bēņas atkal atskrūvējās, kaut kas tāds. Slēptā kamerīte. Iet vēl? Nope. Tā ir beidzies. Izbraucam uz lielo ceļu. Kā redzat, sastrēgums veidojas ļoti liels. Tas ir Utena Viļņas ceļš šosē. Lēšas spiež arī uz saules baterijām. Nu, modernas celtnes arī ir Lietuvā. Tur iepriekš bija tāds privāta māja kvartāliņš. Tuvojamies Viļņai kaut kādu nepilnu 15 km līdz Viļņai ir. Tuvojamies Viļņai. Kā redzat, tas nobrauciens diezgan pats. Bija atrāvienā no Igauņiem peltonu komandas 3:40, laikam tagad ir sarutas minūte kaut ko. Laikam sapratu, ka vienam būs grūti nobraukt pēdējos 50 km. Palikuši aptuveni 50 km. Principā Viļņas centrā būs 6 apļi. Tad jau būs interesanti, kas kā sadalīs savas pozīcijas. Tur vēl cīņa pa 1. 2. vietu kopvērtējumā. Indulim par 3. vietu ir iespēja pacīnīties. Tā kā tā. Tātad tuvojamies apļiem. Starfinišam kilometrs. Jā, starfinišam 1 kilometrs. Minūte 5 ir vēl kaut kas Igaunijas vēl atrāvienā. Samsungs. Te izbraucām finišu zonai. Te ir principā paralēli notikās Viļņas maratons. No Latvijas pārstāvjiem bija Öelge, kas siis kohtunikud palun, mis meest peaks tegema? Sina oled reikad, kedagi ees ei ole, puhu või mida? tuvojamies Gedeminus laukumam. Laikam, jā. Īsti nezinām. Viļņa diezgan smuka pilsēta, atzīšu. Jā, Gedeminus laukums tas ir. Aplītī ir bruģa segums kādu posmu. Jau 4 pudeles bija ārā, riteņi izkrituši. Aplīts interesants. Te jau pretī braucošie ir attek uztaisījuši.
priekšgalā. Emīļus ir. Emīls neapmierināts. Apmierināts izties. Viļņa. Iesaka atbraukt, apskatīt Viļņu. Sweden 123, PDT 630. Mājas tā kā Pēterburgā. Tikko par radio tūrs deva ziņu, kas bija atrāvienā nolavests uz cita ceļa, principā no trases, un līdz ar to atrāviens bija izbeigts, kā manījāt video iepriekšējā kadros pagriezienā, kad nebija vairs atrāviena. Anciešiem brokols, aizmirēs kaļas. Brauciņu. Tās ir fļēkas, kas izkrituši. Ui! Aiz līkuma būs atbalstītāji, vai nu vienkārši skatītāji, kas mūsu pazīst, tie ir X-Sport komanda, atbrauks uz Viļņas maratonu. Vajadzētu viņiem pat aiz līkuma būt. Rietumbankai bija. Rietumbanka džekam bija propols aizbrējies. Es nevaru. Gediminas laukumas. Kaslu. Lietuvas nacionālais simbols. Ir pudeles savākās. Poriteņiem diezgan daudz. Tā kā rēģi man iedeva Emīlā, uzliekot plaņu izvēles tur. Cits un viņš teica, kā ir? Cik šoreiz fļēkas sakrājušās? Ejam mēs pēdējā aplī, cik tad daudz šodien fļēkas. Together, ok, pagājums, laba pozīcija bija. Kristofers vaktēja Emīlu,
Induls uz priekšu gāja. Nu, ir diezgan, kas saka, asins stindzinošs pasākums. Tātad ir pēdējā nepilni 3 km, 2,5. Lietuvieši valk Vaitkus uz finišu, kā parasti Vaitkus pēdējo etapu grib vinēt, jebkurā gonkā, cik es atceros pēc savas arī pieredzi, kad kopā braucām šo junioros darījis, kad Azerbaidžānu tūrā. Nu, skatījāmies, kā mūsējiem tur sokās. Ja mūsēji uzvilks Emilu, vai Emils viņu, kas saka, izkniebēs, izpogās finišā, jā. Tas ir reāli pat iespējams, tad es pateikšu vienu, kā saka Ernests? Ernests saka, tas ir džez! Nu, tad džezu mēs gaidām vienkārši. Cerams, ka būs visi uz velospēdiem finišā, kad brauks iekšā, jo diezgan tas pagrieziens finišs tāds, pirms tā tiltiņa uz leju, kad ir tāda asi, nelīdzena asfalti. Nu, skatīsimies, kas būs. Palicis cik ieļi? 2 kaut kur, jā? 2. Ieslēgsimies vēlāk. Pēdējā kilometra atzīme. Cerams, visu to labāko. Ir varianti mūsu līdzjutēji. Pēdējie 500 bišķi mazāk metri būs tas pagrieziens, ko es teicu. Tad ies uz leju pār tiltiņam un finišs principā turpat vien ir. Gaidām, kas būs, kā, to mēs vēl nezinām. Ir višķiņa tā kā manrāžiņa. Tā vajadzētu būt. Jā, arī mums ir manrāža. Jā, ne jau pavilknes te, kas saka, ir sportiskais gars. 150 metru, tur principā finišu līnija. It kā viss ir uz riteņiem finišējuši. Cen pa kreisi, gaidām rezultātus. Gaidām mūsu komandu, kas nu būs. No? Jā, otrā, bet... Smirniņa pirmā otrā iet. Viņš man beigās paurauc garām. Es šito riteni vispār, bija knapi skaļas sēdēju vispār. Good job! Es gāju pirmais eju, es pārmalu gāju tam tiltām. Gāju garām. Vispār vecīgi pēdējais alpas. Kristofers Volkins, skaļas uz tam pēdējais. Vaitkus necentās? Vaitkus ar gājis finišu. Zini, kad Smirnovs vinēja. Jā, pabrauc beigās, jā. Tu nevarēji vairāk. Domā gan. To sūta cita ģēla. Klaņa garums arī cits ir. Es jau braucu, ko tu? Skoļi nesās. Tēvs ar dēlu. Es pret kaut kam prasīju. Tēvam lepnums. Cik hots? Sēst. Labi. Pa otro vietu mēs arī piecamies, jo Smirnovs vinēja. Būtu Vaitkus vinējis. Es jau teicu, līdzīgs džezam būs. Vaitkus ies finišu un tu izcirtīs. Apsteidz Grietumu banku. Nu, bija tā, kā bija. Kas? Smirniņš pirmais, otrais. Labi. Good arbeit. Fine. Ew, bet mēģi skatās, ka jums diskābal neiet. Pēģestāla komanda. Iliņā. Pīsīši tas ir. Pīsīši. Ukraiņi apsveic. Diezgan spēcīga komanda. Kristofs nesaka, kas neliek, par ko apsveic? Vienkārši trojkā iebilst. Labi, nav štēlu. Tā vajadzētu būt vispār. Rietenīkiem bišķi lielāks prieks. Mums arī par viņiem. Protokols vēl neesam saņēmuši. Protokols tiks parādīts konkrēti. Kas ko? Tomas Vaitkus. X-Sports ieradies Viļņas maratonu. Švieturis. Labais. Paldies, ne.
Vaikinukai. Ok, nice. Paldies. Esam gatavi vienu treniņu. Taip. Lopiņš šodien otrais palika. Kodėl čia jis Ieber iekšā tajā. Trečia vieta Rokas Šulinskas iš Vilkaviškio, numeris 267. Jēkabs. Olaf, ko tu dari? Sekundė. Nuo Roko pradėjo laiko valanda 19 minučių 15:08. Per pradėką. Mums ir prieciņi. Atvažiavo broliai vienu metu. Ir pats skaičiausias V14 grupėje. Marķers uz stūru. Olaf, Siendašinima, numeris 334. Siendas direktorė Ana Piečiak. Aišku, didegai. Mūsu šīdienas uzvarētājs. Tai, tas klubas, kurį remia Amway ir paremė jau šiandien 3000 litų vertės čekių. Šiaulių klubas visam Lietuvas Republikas Saimas. Tādā saimā lietuvieši lem likumus, priekšlikumus. Teikt, daļai atvadamies no. Ja zinātu, ka tās durvis attaisās otrā galā, varētu mēģināt. Bet laicīgi attaisās. Ārts aizbaudas otrā pusē, paskaties, vai durvis taisās. Varat tišot ar riteni caur Lietuvas Saimas. Ir. Apsardz jau uztraucās, tā kā nekas nesanāks. Brauksim. Tā lietuvieši palaiduši ir balonu uz gaisa virs Viļņas. Super. Vakars uz ezeru.